Labdien! Tiekamies atpakaļ viskaistākajā Pierīgas ūdensmalā, Dolas salā, Daugavas muzejā. Mans vārds ir Sandra Zilberta. Un šī ir otrā saruna Daugavas sarunu ciklā, kas notiek šodien. Pirmā saruna bija par HES, par to, kā tas ietekmējas daugaviešu un kopienu dzīvi. Mūsu saruna būs par kopienām. Un par to, kā kopienas sevi redz, kā tās veido savu noturību, kā tās veicina un vai tās veicina ekonomisko aktivitāti. Mēs vienojamies un saliedējamies ap vietu un stāstiem, ko mēs stāstam par šo vietu. Par to, kas bijis, par to, kas būs, un pa vidu mēs un Daugava, kas tek visam cauri. Šodien mūsu tēma ir noturība. Mēs gribam saprast, kas tas ir. Mēs gribam saprast, kā kopienas to redz. Mēs gribam izanalizēt, kas mums ir šodien iespējams jau, kas varbūt būs iespējams rītdien, un saprast pa vidu, kāda ir mūsu pozīcija šodien, ko mēs katrs esam darījuši. Šodien mani panelisti ir Salaspils novada priekšsēdētājs Raivis Anspaks. Jā, labdien! Dolas salas kopienas pārstāve Rita Sprindžuka. Labdien! Daugmalietis, biedrības Darām Daugmalei pārstāvs Zigmārs Brunavs. Un Darām Daugmalei šodien ir liels pasākums Nāves salas 100 gadu, uz kur arī visi ir laipni aicināti. Airētājs olimpietis un Vimbu kroga kopienas aktīvists Kris Straume. Labdien! Un Jolanta Bāra, Augšdaugavas zinātāja, pierobežas ūdensmolu kopienas aktīvista un pētniece. Labdien! Un es pati, Sandra Zilberta, www.ūdensmols.lv. Mūsu tēma ir kopienas un noturība. Katram dalībniekam lūdzu šodien 5 minūtes atvēlēt viņa idejām par to, kas ir kopienu vietrada identitāte, par dzīvi ūdensmalās, kas tas ir dārgi, izdevīgi, citādāk, kas jums tas ir, ko jūsu kopienai nozīmē dzīve ūdensmalā. Un arī par jūsu ieskatu un ideju par noturību krīzē, kas tas varētu būt, par ko mēs runāsim šajā sarunā. Un tad es sekošu jūsu domai. Un tā kā mūsu Daugmalas kopienai šodien ir liela diena, un arī uzteicot un slavējot jūsu darbu kopienas kopradē, dod vārdu Zigmāram Brunavam. Labdien! Jā, tiešām šodien mums ir liels tāds, kā var teikt, galā pasākums daudz plašākai un ilgākai aktivitātei, kur mums tika radusies tieši, kā lai saka, tādā smadzeņu vētras un domāšanas procesā par to, kas tad mēs Daugmalē esam un kas ap mums ir interesants un pievilcīgs un piesaistošs un vienlaicīgi varbūt kaut kādā zināmā, varbūt pat novārtā vai vēl tam līdzīgi pamests. Bet varbūt, ka tad ir tās 5 minūtes atvēlot ātri jānonāk pie tam saknēm, kā mēs radāmies. Tā tad bija viens projekts, kur mēs tikām daugmalieši uzrunāti tieši attiecībā uz iespējamo kopienas veidošanu, kur es atceros arī Sandra piedalījās. Un šajā pasākumā tiešām atradās un identificējās tie paši aktīvākie cilvēki, kuri ir izteikuši vēlmi varbūt iesaistīties nedaudz aktīvāk nekā savā ikdienas dzīvē starp saviem darbiem un savu mājas pagalmu. Tā mums kopiena radās un diezgan labi un strukturēti esam darbojušies, nodibinot šo kopienu un diezgan šajā smadzeņu vētru procesā diezgan koncentrēti izvēloties, uz ko mēs fokusējamies un kādas aktivitātes mēs veicam, lai mēs tomēr visā tajā plašajā ideju muģeklī varbūt paši nenoklīst. Un šī Nāves sala tiešām mums izkristalizējās kā viens tās lielā mērā pašiem nezināmais. No tā mēs arī sākām, no izzināšanas, no vēstures. Viņa gan arī ir izzināta. Mums Daugmalas skolā ir skolotāja un vienlaiks muzeja turētāja Zinaida Matisone, kur ir izaudzinājusi arī brīnišķīgas meitenes un jauno paudzi, kas ir līdz dziļām saknēm un kaulu smadzenēm ieinteresēti šajos Nāves salas vēsturiskajos pasākumos. Un šādā veidā mums šis pasākums veidojās ar gājienu pie domes, ar iniciatīvu, Ķekavas domes, ar iniciatīvu, kad nākošais gadu piemineklim, kurš atrodas Nāves salā un ir visai tādā, neteiksim pamestā, bet aizmirstā stāvoklī,
Citas lietas ir tiešām varbūt vēl vairāk aizmirstā stāvoklī, kas tur atrodas. Un varbūt, kad 100 gadi ir labs iemesls ar to darboties. Doma ļoti labi šo uztvēra. Un šajā ziņā es varu teikt, ka visbrīnišķīgākā sadarbība, protams, tehniski, kā jau jebkurā projektā, mums ir visdažādākās varbūt viedokļu atšķirības un pretrunīgumi un varbūt kurš ko darīs un tam līdzīgi. Bet jā, šodien notiek šis pasākums, pirms tam notika izglītojoši pasākumi pa skolām, vairākas talkas ar mūsu iniciatīvu, darām Daugmalē radīšanu un esam gājuši uz priekšu. Un noteikti, ka tas mums arī nepazudīs, jo tas aktivitātes vilnis ir uz priekšu. Mums ir arī vairāk vēl citi projekti. Tā ātri, lai 5 minūtēs pateikt, dažādas finanses piesaistes projektos. Mēs esam bijuši ļoti aktīvi un jundījuši ne tikai tos projektus rakstījuši, bet arī jundījuši uz balsošanu. Un tādā veidā tieši Nāves salā šodien tiek atklāts vēl viens objekts, Šūpoles, kas bija sākumā domāts kā tajā apkārtnē dzimuša un augušā politiķa un strēlnieku kustības veidotāja Jāņa Goldmaņa piemiņai, bet pieminekļa pārvalde viņas lika nosaukt savādāk, tā identitāte sauksies ar Sauli. Bet šodien arī šis objekts tiek atvēlēts, ko vinējām Mežpils salas projektu 10 000. Tāpat esam gaidām procesā ir 6 autobusu pieturas arī uz Daugmales Latvijas valsts ceļiem patiesībā piedarošās šosejas, bērnu laukums un pamtraks. Tie ir arī vēl tādi projekti, kur mēs esam izkristalizējuši, aktivizējuši un veidojuši šo, kā lai saka, pieprasījumu un pieteikumus uz šiem projektiem, un kuri šobrīd ir tā, var teikt, tehniskā realizācijas stadijā. Jūsu kopiena ir gadu jauna, ja var tā teikt, un jūs esat panākuši tik daudz, kā tas notika? Šī struktūra, es gribētu teikt tā, diezgan strukturēta un fokusēta darbība, un, protams, ka liels paldies, vienmēr ir kāds līderis, kurš iet un velk, un šeit mūsu gadījumā tā ir Ruta Rimšāne, kā mūsu galvenā vadītāja, bet kopā ar ģimeni, ar savu kungu Daini. Vēl mums tur ir vēl vairākas dāmas, jāsaka, kuras ir vairāk uz šo projektu rakstīšanu. Un tad mēs puiši uz dažādām tehniskām lietām un ieguldīšanām un izdarīšanām un izpildīšanām. Un uz mazākām aktivitātēm diezgan ar vienu vairāk. Mums ir patīkami dzirdēt, ka ar vienu vairāk tiešām piesaistās, mūs pamana. No sākuma varbūt rodās interese par to, nevis interese, bet tas mūžīgais aizdomīgums. Ko tad viņi jau kaut kādu pasrobumu tur varbūt grib būt un tam līdzīgi. Tad, kad tas ir pārvarēts, tad ar cilvēkiem paliek jau tā kā arī interesētāk, varbūt mazākas aktivitātes, varbūt priekš šīs pašas Nāves salas pasākumu atskrēja uz 1-2 novīt Ozola virteni rotājumam, pieminekļu šodienas pasākumam, bet arī tas ir tas ieguldījums. Paldies, cienījumā Rita Sprindžuka. Mēs esam šodien ciemos pie tevis. Stāsti lūdzu par to, kāda darība ir Daugmales kopienai, kur jūs esat. Doles kopienai, kur jūs esat, un par Doles salas darību kopumā, lūdzu. Paldies. Es klausos Zigmāru un domāju, ka mums kā Doles salai droši vien būs jābrauc pie jums mācīties. Jo Doles salā varbūt tādu nedaudz vēsturi un varbūt par to identitāti, jo tie jautājumi bija tik daudz, man liekas, 5 minūtēs viņiem visiem atbildēt nevar, bet man likās svarīgi pateikt, ka Dole ir ļoti tuvu Rīgai. Mēs principā esam, kā Zigmārs pirms brīža minēja, 12 km no Rīgas centra, ja mēs mēram pa Daugavas taisno līniju. Un mēs paši esam, es pati personīgi esmu ar ģimeni, mēs esam ienācēji Dolē, un es teiktu tā, ka mana šī pieredze šo 17 gadu laikā, kopš mēs šeit esam, ir, ka Doles salas kopiena, mēs neesam tāds vienots veidojums, ir ļoti dažādas identitātes, kas šeit pastāv. Tātad, un es viņas gribētu sadalīt tādās 2 daļās. Viena ir šie tādi kā es, kas ir nopirkuši īpašumu, sākuši šeit dzīvot, un tad ir šie vecie iedzīvotāji, kas ir mantojuši un kas jau dzimtām šeit dzīvo uz salas. Un mums ir jāskatās uz to
kā mēs varam salāgot šīs te abas intereses, kur varbūt viena, kas nāk jaunie un aktīvie, bet tajā pašā laikā mēs meklējam šo mieru un klusumu, jo mēs it kā esam tuvu Rīgai, kur ir visa tā darbība, bet pēc 40 minūšu brauciena mēs esam mājās, kur ir totāls miers, klusums, dabas klātbūtne, un šis ir tas kopsaucējs, kas varbūt šīs te abas interešu daļas saved kopā. Par pašu Dolsalas tādu kopienas veidošanu es gribētu teikt, ka, kas man nāk prātā, kā viņa veidos, jo mums tāda juridiska veidojuma, es teiktu, ir apmēram gadu atpakaļ. Mēs daži aktīvisti sanācām, nodibinājām biedrību, kura neko šobrīd aktīvi vēl nav sākusi darīt. Es klausos pēc projektiem un vispārējām. Mums tas ir kaut kas ļoti, ļoti vēl tālu priekšā. Bet tā aktivitāte, es teiktu, sākās ar dažu ļoti aktīvu Dolsalas iedzīvotāju vienkārši individuāliem projektiem. Un varbūt liela daļa jau ir dzirdējuši, kas ir aktīvi sporta veidu piekritēji, tad šī te orientēšanās, kas ir noteikti Dolsalā, negribu samelot, man liekas, jau 10 gadus. Un man pašai tāda lielāka iepazīšanās ar vietējiem iedzīvotājiem bija tad, kad mēs veidojām 18. novembra Svecīšu ceļu, un sākumā viņš varbūt bija pa tādiem mazākiem posmiņiem, un es teiktu, ka, ja nemaldos, tie ir kādi 6-7 gadi šobrīd, kad mēs to darām un aktivizējamies pirms katra novembra pasākuma, kurš liks kuru posmu, un tā Dolsala ar to Svecīšu ceļu, mēs kaut kā viņu jau lēnā garā sākam, kā lai saka, viņa jau iet visu cauri salai, tā kā, ja braucat ciemos, tad 18. novembris brīnišķīgs laiks, kur iebraukt un vienkārši izbraukt cauri, cik skaisti tas var būt. Tā ir tāda viena aktivitāte, bet es teiktu tā, ka mēs varbūt mazāk rakstam projektus, bet mēs vairāk risinām tās problēmas, kas mums ir iekšē kā iedzīvotājiem. Un man šķiet, ka Dolsala šajā ziņā ir unikāla vieta, jo mēs it kā esam Salaspils novads, bet mēs esam sala. Un kas notiek uz salas? Mums Daugavai abās pusēs, pretējos krastos ir nav Salaspils pašvaldības. Mums ir Rīga un mums ir Ķekava. Un ir interesanti, ka teiksim, viens no labajiem piemēriem, kas bija lūgts padomāt, mums tiem, kas dzīvo Rumbuls vecā lidlauka pretējā krastā, tas Annušku gals saucamais, mēs vairākus, un es teiktu ļoti daudzus gadus cīnījāmies ar to, ka brīvdienās vecajā lidlaukā notiek dragreisu sacensības un treniņi. Un jūs varat iedomāties, kāds ir troksnis, kad šīs mašīnas kā 11 no rīta sāk, tā es nezinu, cikos viņi beidz. Un tad mūsu ģimenei ir viesunamiņš, kas saucās Klusuma skaņas, un tad es vienmēr smējos, ka brīvdienās, piedodiet, ir tikai skaņu daļa. Klusuma te nav. Un varbūt kā to piemēru, kā mēs šo risinājām un kāpēc varbūt tas juridiskais veidojums ir svarīgi šādām kopienām, ir mēs sazinājāmies ar Dārziņu kopienu, kas ir blakus Rumbulas lidlaukam, un kopīgi uzrakstījām vēstuli Rīgas domai. Sazinājāmies, mums atnāca atpakaļ ziņa no policijas, un bija pārunas un sarunas. Un tas, kas ir panākts, šobrīd 2 mēnešus mums ir klusums. Un tā kā mūsu galvenais mērķis bija, lai lūdzu nedariet to brīvdienās. Un tad, kad mēs visi esam mājās un mēs gribam izgulēties, mēs gribam baudīt šo iemeslu, kāpēc mēs tā esam, ja? Tad kā, tāds viens piemērs, kur šī sadarbība viņa tiešām nodara. Apsveicot ar to, ka ir klusums. Paldies! Dārziņu kopiena, Daugavas muzejs vai Dolsalas ļaudis jūt šo sadarbību kaut kādā veidā arī savā ikdienas dzīvē. Mums ir ļoti aktīvi sociālo tīklu grupa. Saucās Dolsalas kaimiņi, kas tiešām sākotnēji bija paredzēta tikai kaimiņu būšanai, bet jau mēs, man liekas, esam apauguši. Un tā sadarbība viņa notiek veidā, ka tiešām mēs liekam ziņas, mēs mainamies ar informāciju, mēs aicinām uz pasākumiem viens otru tā kā izkustinam, lai kaut kas šeit notiktu. Mēs tiekamies, aktīvi diskutējam par to, kas ir tās lietas, ko mēs varētu mainīt, lai uzlabotu tos dzīves apstākļus šeit. Tā kā es teiktu, ka mums notiek viss, tikai varbūt ne tik publiski kā Daugmalē, mēs tā pagaidām piezemēti. Katra kopiena ir kā kopienas dārzs, un katram dārzam ir savs raksts un ritms un gada laiki, un katra kopiena aug savādāk. Bet mēs ne tikai reizēm ap vietu pulcējamies, kaut arī vietai ir liela nozīme, bet reizēm mēs pulcējamies ar ap ideju, un tas ir, kā es iepazinu Kristus traumi,
Kopš 2016. gada mēs esam kopā www.ūdensmals.lv mūsu biedrībā, kas grib nākt par labu atvērtām pieejamām ūdensmalām, ūdenssportam, zilajai labbūtībai, jebkam, kam ir skaisti gudri vārdi šodien, bet ko mēs latvieši zinām ar būšanu pie ūdeņiem. Mēs to zinām ziemā, vasarā, rudenī, protam to. Krist, Vimbukrogs, tava būšana tur, tava darība, un ko tu vari teikt par šo? Mēs kopā ar Ūdensmalu biedrības biedriem esam izveidojuši 2 krastus, iekopuši, kā teikt, tuvākais šeit pat Ķekavā ir Sudrabgāņa krasts, un otrs ir Misas upes krasts. Cilvēkiem vietrade, pieņemsim, man kā sportistam, ir šeit pieejama. Šobrīd es ar sausām kājām varu iekāpt laivā un izbraukt pa Daugavu. Izveidots ir arī treps, lai var droši tikt līdz ūdenim, arī nojumīt. Ir, kur nolikt laivas, ir, kur nolikt upes. Arī pie Misas upes krasta tieši tas pats. Un, raugi, arī šogad Parīze ir kļuvusi par vietu olimpiādas norisei. Parīzes skaistās ēkas un sēna ir kļuvusi par vietu, kur nekas netiek speciāli būvēts, tiek izmantots tas, kas jau ir. Kā tu raugies uz šo un kāda ir Vimbukroga darība? Jo tā tomēr ir diezgan sena kopiena jau, kurā jūs dzīvojat. Cik gadus? 5 jau, teiksim, 5 jau tā regulāri. Jā, katra kopiena, ja katrs iekoptais, teiksim, pleķītis pie ūdens, ja, tad ir kaut kāda sava veida identitāte. Man liekas, jā, tādā ziņā. Ja, bet kā tur ir ar to piekļuvu? Pirms mēs sākām darboties, bija švaki. Teiksim, es kā sportists uzskatu, ka ne visi ir tik zinoši airēt, ja, un atrasties uz ūdens. Ja tai upei, pieņemsim, krasti ir aizauguši, un pastāv risks cilvēkiem, kas neprot īsti airēt, pastāv risks apgāsties. Jā. Un, ja tu netiec ārā, tas var būt diezgan bīstami. Tāpēc es uzskatu, ka vajag izvērtēt upes krastus, pirms tu kāp kādā peldlīdzeklī. Un par kopienu noturību. Mēs visi sēdējām kopā Covidā. Mēs visi esam piedzīvojuši dažādas dižu smirdas un smirdas, kas reizēm uzbruk Vimbukroga kopienai un Odekalnu kopienai no rūpnieciskiem objektiem. Kā jums ar to ir? Kā jūs tiekat galā ar lietām? Kaut vai kādām, nelabvēlīgām grupām vai kaut ko. Kā jūs ar to tiekat galā? Jūs teicāt, ka jums ir laba tā sadarbība. Kā tu teici, ar dižu smirdi mēs neesam tikuši galā, ja tad dažreiz no rītiem ir ātri jākāp mašīnā iekšā, lai vienkārši, jo tā vistu kūts. Vistu lieta. Vistu lieta, jā, ir diezgan jūtama pie mums vēl joprojām. Mēģinājām, tur kaut ko rakstīt, kaut ko darīt, bet, atbildes nekādas nav un rezultāti īstenībā nekāda nav. Turpinam ostīt. Bet kas notiek jūsu kopienā? Kā jūs koordinēties savā starpā? Komunicējam, jā. Varam izveidot čatu, pieņemsim kaut kādu vietēju mērogu, pieņemsim ielas čats vai Vimbukroga čats. Un vai tu jūti jau pēc šiem 5 gadiem, ir kaut kāda lojalitāte vietā izveidojusies, ja vēl grūti pateikt? Ir, kam ir. Protams, tas ir sarežģīti. Tas nav vienkārši darbs vienot cilvēkus un, pieņemsim, organizēt, bet ļoti labi mums sanāca organizēt ielas izveidi, jo mums bija sliktā stāvoklī ļoti iela. Smilts, māls, dubļi. Un arī mēs koordinējāmies, visi savācām parakstus, iesniedzām Ķekavas domē un mums uztaisīja ceļu. Paldies. Tas priecē, jā. Tas priecē, jo tie mazie rezultāti bieži vien ir tie, kas kopienas priecē visvairāk, jo tas, kas citam garām braucot, iespējams šķiet tāds nieks vien, kopiena cilvēku to redz katru dienu no rīta un vakarā. Un visi to zina un uz visus to fokusējas. Bet ar mums šodien kopā uz salas ir Salas pils atslēgu turētājs, kurš tiešām zina, ko nozīmē organizēt cilvēkus, cik daudz darba tas paprasa un kādas ir tās lietas un izaicinājumi, ar ko viņam šodien ir jāstrādā. Un Raivi Anspa, lūdzu jūsu vārdu. Jā, paldies par vārdu. Runājot par tām kopienām un šīm lietām jāskatā tā, ja mēs runājam par Salas pils novadu, mēs jau visi esam
viena liela kopiena. Tas jau ir pirmkārt. Un, protams, kā lielā kopienā mums ir dažādas intereses, dažādas vajadzības, un tās mazās kopienas, tā kā šeit, viņas jau veidojas ap vietu. Viņas neveidojas kaut kur abstrakt, viņas ap to vietu veidojas. Un tā ir taisnība, ko piezīmē arī Sprinčuks kundze, kad tā primārā lieta ir kaut ko risināt pamazām, kaut kāds tehnisks jautājums, sadzīvisks jautājums un citas lietas. Un ļoti labi piezīmīja par to, ka vajag to juridisko formu, un tā ir taisnība. Un jāsaka tā, ka Salaspils novadā mums jau ilgus gadus pastāv tieši NVO biedrībām iespēja pieteikties projektiem. Dažādiem projektiem viņi te var tikt apstiprināti, kā saka, izvērtēti, un to izmanto viena daļa. Jā. Un atkal otra daļa ir tāda, kuru vienkārši uzraksta iesniegumu domē un saka, mums vajag to un to. Mēs sakam, bet, draugi mīļie, reku ir projekta nolikums, jūs varētu uzrakstīt projektu, sanāk kopā, pieteikties. Jā. Es domāju, ka mums jau vispār ir tāda par maz tā diskusija, varbūt ikdienā, un varbūt netik bieži sanāk, ņemot vērā visi ir aizņemti cilvēki, būsim godīgi, bet retāk sanāk aprunāties savā starpā, satikties un tad parunāt par kaut kādām konkrētām lietām. Jo jāsaka, ir, ja pie mums uz pašvaldību atnāk kāds no kopienas ar kaut kādu sasāpējušu jautājumu un vēlas aprunāties, tad durvis vienmēr ir vaļā un vienmēr būs kaut kāda risinājuma. Jā, viņi varbūt nebūs nākamajā dienā, varbūt viņi būs pēc gada, bet viņi būs tie risinājumi. Nu, Doles salā mēs, kā saka, esam to ceļu uzlikuši, kas kādreiz bija Šķembās, un es zinu, ka tā bija sāpju lieta. Jā. Nu, uzlikām dubulto klājumu, kas kalpo diezgan labi šķiet, uzlikām vēl ceļazīmes, kuras pēc tam mums bija jāmaina, jo vajadzēja lēnāk un lai klusāk brauc, tā ir taisnība. Šīs lietas mēs darām soli pa solim, un šī iesaist no kopienu puses, no tā vietējā iedzīvotāja ir ārkārtīgi svarīga, jo tā ir tā atgriezeniskā saikne, ko, kā saka, tajā pašvaldībā esot uz vietas, to tad arī uztver. Otrkārt, tu redzi to cilvēku un saproti vēl vienu lietu. Ja viņš ir saņēmies tik tālu, ka viņš ir nodibinājis biedrību, tad tas ir tas spēlētājs, kur ir jāņem vērā. Tas nozīmē, ka viņš realizēs projektu, tas nepaliks tādā ideiskā līmenī, un tā ir tā patīkamā lieta. Nu, kas attiecās uz kopienu, kurā vienmēr būs šīs domstarpības, un ja mēs runājam par to upju izmantošanu, upju krastiem, tad skaidrs. Mēs no vienas puses gribam izmantot aizsargu joslu un iet tajā aizsargu joslā, un tajā brīdī, diemžēl, notiek kas, viena daļa aizmirst, ka tu tomēr atrodies svešā īpašumā, un tu necieni to īpašumu. Un tad rodas tās sekas, ko mēs arī piedzīvojam, kad kāds uzliek vārtus, kāds saka, caur manu zemi neiesiet. Es domāju, ka tā ir lieta, par kuru vienkārši plašāk jādiskutē, jo jāsaka, kā ir, man ir labi draugi paziņas, ka šobrīd iekārto sev, kā saka, piknika vietas pie Daugavas, lai viņas iznomātu un vispār, un tas ir, ko viņi šobrīd nodarbojas, tā kā tā teritorija iepriekš nav bijusi ierobežota. Viņi vienkārši vāc atkritumus, sadauzītos stiklus, pudeles un vispārējo. Un tad mēs it kā sakam, iztīrīsim upju krastus, un saimnieks skatās, un viņš saka, ziniet ko? Es negribu, lai te sveši cilvēki rīko piknikus, kurina ugunskurus, atstāja atkritumus. Un tā ir lieta, kur mēs, diemžēl, nenoregulēsim ne ar likumu, ne ar ko. Tas ir jautājums par mūsu pašu savstarpējo cieņu, tas ir jautājums par mūsu izpratni, un šīs lietas jau aug caur kopienām. Ja kādu nav iemācījuši mājās, jāsaka tā, tad varbūt tā kopiena ar kopēju attieksmi, ar kopējiem darīšanu, varbūt var mainīt to domāšanu. Jā. Tā kā es domāju, ka tam ir milzīga nozīme. Un, ja runājam par to noturību, Doles sala ir spilgts piemērs tādai ļoti stiprai senai kopienai, kas sasaucās arī ar to ikdienas dzīvi mūsdienās. Jā. Doli zvejnieki, Nēģi zvejnieki. Vai, tas ir viens baigais pasākums, te, kad tiek murdi, mums jāizsola murdi kā pašvaldībai, kuru skaits ir ierobežots. Un jāsaka, tā mēs esam izdarījuši no savas puses visu, lai varētu šo zveju atstāt šeit tiem Doli zvejniekiem, lai nevar atnākt tas, kuram liezāks maks un paņem tos murdus. Jā. Mums ir nosacījumi, kas liek un sasaist, lai no paaudzes paudzē tiek tos Nēģus izvejojuši, lai viņi var turpināt tā nākamā paudze. Jā. Diemžēl tas, protams, cilvēku skaits samazinās, kas ar to nodarbojas, tā ļoti intensīvi, bet tā ir tā vietējības pazīme. Un tad, protams, tie ir dolēnieši, kuru mājas ir apludināts, un šeit pat Daugavas muzejā arī ir projektu līdzfinansējumi, un pašvaldības līdzfinansējumi ir tapus tā brīnišķīgā piemiņas vai atmiņas vieta par šīm mājām. Tās ir lietas, kas arī veido to kopienu. Jā. Bet, ja runājam par novadu, par Salaspili, tad mums, protams, ir zinām identitātes jautājumi. Mums ir ļoti raibs nacionālais sastāvs un pilsēta, kas ir veidojusies diezgan gan tieši saistībā ar Hestas būvniecību, gan ļoti mazu vēsturisko mantojumu no tāda viedokļa, ka mums ir tikai dažas ēkas, kas ir palikušas no pirmskara periodiem, jā, pašā pilsētas centrā. Jā.
Bet vienlaicīgi mēs atkal runājam par senāko līvu apmetni tieši Salaspils novadā. Un par pludmalēm runājot, tad jāpiemina, piemēram, Salaspils pludmale, kur jūs visi zinat, es tā domāju. Viņa nepieder pašvaldībai, viņa pieder Latvenergo. Un atrodas Latvenergo aizsargdambja, tātad aizsarga joslā. Un mēs viņu nomājam no Latvenergo un esam iekārtojuši. Tā ir tā labā ziņa. Un tālāk ir pie Ako labi iekārtotā vieta, tā gan pieder pašvaldībai un ir labi iekārtota. Visapkārt, tas ir vērts vienmēr, kad nāk kaut ko risināt, ir vērts atvērt kadastras LV un apskatīties, tad tas brīžiem sanāk tā, ka tai pašvaldībai pieder pavisam maz, un blakus ir daudz privāto īpašnieku. Bet es domāju, ka šī diskusija un sarunas ar kopienām vai par šiem jautājumiem, viņas vienmēr ir aktuālas, viņas ir svarīgas, un viņām jākļūst aizvien plašākām un biežākām. Tāds tas būtu vēstījums. Un, ja kādreiz kaut kas nepieciešams no pašvaldības, tad laipni, Ansparta kungs, kādas lietas vēl auga caur kopienām, kā jūs teicāt? Man patīk šis te, ka caur kopienām aug lietas, kas vēl jūsu darbā ir tāds iznācis ārā. Īpaši varbūt mēs skatāmies uz šo noturību un uz sadarbību ar daudzām dažādām iespējams kopienām un organizācijām, kuras uz noturību strādās padziļinātāk, tīpaši šajā ģeopolitiskajā realitātē. Redziet, daudzas lietas jau rodas no dažādām vēl arī paudzēm. Šobrīd ir jauniešu organizācija, kas ir izveidojusies Salaspilī, un jaunieši sanāk kopā, un viņiem ir savas intereses. Viņas pilnīgi citas nekā man, droši vien arī kā jums, bet viņiem ir tā sava interešu loks, ko viņi vēlas panākt un būt, un tā ir tā nākamā kopiena, kura veidojas kā jauni cilvēki, un viņiem ir šobrīd savs tāda subkultūra, nosauksim to tā varbūt. Un starp kopienām notiek tā pārnes, tā kā mēs te dzirdējām, starp kaimiņu novadiem un tam līdzīgi, un viens otru var papildināt ar idejām, vai kopā veidot kādas jaunas idejas. Tad tas arī ir mērķis, kuru var sasniegt. Ja ir ideja nāk 5 cilvēki, un šo ideju vajag 5 cilvēkiem, tad viņas realizācija ir diezgan apšaubāma. Tā ir tāda dzīves realitāte, ar ko vienmēr jārēķinās. Kas vēl nāca no kopienām? Daudzas lietas ir iniciatīvas, kuras mēs esam saņēmuši no iedzīvotājiem, kuras ir realizētas pilsētvidē, ir realizētas lietas, kas ir saistītas ar to, ko mēs saņemam no atsevišķām sociālajām grupām. Tās lietas realizējas. Vai jūs teiktu, ka Vietrade novadā ir aktīva, ka cilvēki pulcējās ap vietām, labi iekārtotās, rada to moderno vēsturi? Es domāju, ka ir ļoti dažādi. Es nevaru, ņemot vērā, ka mums ir 25,000 iedzīvotāji deklarētie, un tad vēl ir nedeklarētie. Jāsaka, kā ir. Es jau ejot pa ielu, nevienmēr zinu, vai man pretī nāk vietējais salaspilietis, vai tas tomēr ir kāds, kas ir atbraucis. Un tagad notiek tās talks, un tās mums ir diezgan aktīvi notiek pavasarī. Tur mēs piedalāmies, tur mēs ejam. Paldies! 2018. un 2019. gadā mūsu biedrībai bija iespēja sadarboties lielā projektā ar 8 lauku partnerībām, līderu finansētāju, realizētājām. Mēs ceļojām pa Daugavu, no Daugavas augšteces, no Koškalciem, kas ir pavisam skaista un pasakām un brīnišķīgām sajūtām bagāta Daugavas vieta, kur Daugava ir pavisam savādāka nekā te lejā pie lielās ietekas Lielajā jūrā. Un 21 pašvaldību toreiz mēs skārām, ceļojot cauri Daugavai. Bet neviena saruna šķiet Daugavas muzejā un Dolas salā nevar būt pilnīga, ja mēs neapskatām un nerunājām par lietām, kas ir aktuāls Augšdaugavas kopienām. Un man ir liels prieks šodien mūsu pulkā redzēt Jolantu Bāru. Paldies, Jolanta, ka tu mēroji ceļu. Bet kā jūsējie ļaudis allaži saka, mums jau ir viegli aizskriet līdz Rīgai. Tas Rīgai ir grūti atceļot līdz mums. Taisnība, jā, taisnība. Kāds tavs redzējums? Jā, paldies, Sandra, par uzaicinājumu. Jā, un vēlmu uzklausīt arī otru Daugavas galu, kurš tagad ir tiešām ieguvis ne tikai ne Daugavpils novadu, bet Augšdaugavas novada vārdu, apvienojoties ar Ilūgstes novadu. Jā, un klausoties jūs visus, tas tiešām tā ir, ka gan šeit, gan Dolē, gan Daugmalē, gan Salaspilī sākās ar cilvēku. Ar to dzirkstelīti, kas ir cilvēkā, kas ir cilvēka acīs liek iedegties un ieinteresēties par kaut ko un vēlēties kaut ko izdarīt un sasniegt. Jo tiešām bez tā cilvēka un bez tā, ka viņa kāda, ir kāds kodols, kāds tiešām tas Vietrades kodols, kas vēlās kaut ko darīt, laikam nekas arī nenotiks. Ja, teiksim, es esmu arī strādājis gan pašvaldībā, esot no otras puses.
Pašvaldība var pilināt, cik grib tajā vietā, kur nav atsaucības. Ja? Labi, mēs uztaisam ceļu, mēs uztaisam šeit to un šito, bet cilvēki nevēlas un nenāk pretī. Bet ja ir tā dzirkstelīte, ja ir tas tiešām tā iniciatīva, tad notiek. Jo pašlaik arī pēdējos gados, liekas, mums ir tiešām tik daudz izaicinājumu Augstdaugavas novads. Ja, tā ir pierobeža, tā ir gan Lietuvas, gan Baltkrievijas pierobeža. Gan ir ļoti liels tomēr cilvēkiem, var teikt, gados veci cilvēki diezgan daudz, ir senioru vecumā. Vēl viens izaicinājums ir tas, ka mums ir ļoti mazs iedzīvotāju blīvums daudzās vietās. Ka tie cilvēki pat, kā viņiem satikties, ja pie ciema veikala varbūt, vai tiešām sociālos tīklos, bet atkal vecāki tie cilvēki ir, viņi netiekās sociālajos tīklos. Tā kā tas, ka kādam ir iniciatīva, kādam ir vēlme nākt kopā un kaut ko darīt, tas ir būtībā tik apsveicami un tik lolojami. Tāpēc arī man jāpiemina arī tāds liels projekts kā Sēlijas salas, kurš būtībā dara ko? Rūpējas par šo te identitāti pirmkārt, otrkārt apsveic un veicina katru šo te dzirkstelīti. Jo būtībā tagad pēdējās laikā gan Sēlijas salām darbojoties, gan arī dažādām citām iniciatīvām, ir ļoti daudz pacēlies šo te mazo iniciatīvu. Piemēram, mums ir Bebrenē adītājs, kas ir kļuvušas pasaules slavens ar saviem cimdiem. Mums ir pēkšņi tādā pavisam klusā vietā kā Šēdera cilvēki ir nolēmuši izveidot savu parku. Viņi veido, viņi nāk kopā un roku un dara un stāda un pērk tos stādiņus un rūpējās taisa talkas. Mums ir vieta, kur ir brīnišķīgi stāstnieki, kuri mēģina attīstīt muižu un atdzīvināt aku un visu šo te muižas centru. Mums ir Vecelienas muižas pils, kas arī visu laiku ir pašvaldības īpašumā. Ļoti, kaut kā tā ļoti maz attīstījās. Tagad tur ir arī kopiena, kas kaut ko grib. Un grib, lai ap to pili un parku kaut kas notiktu. Pēkšņi Līksnā ir aktīvi cilvēki, kas taisa tādos ātrus apmaiņas tirdziņus, kur pēc dievkalpojuma saskrien visi kopā, samēnās ar zaptītēm un sēkliņām un visu ko, un 20 minūtēs visi samēnījušies, nevajag nekādas garas ceremonijas, un visi brauc katrs uz savu māju. Un piedalās visādos pasākumos, labdarības rēdināšana ar kopējiem putras katliem un visu kaut ko. Un ar to jau arī pietiek, lai uzradītu to vietējo punktu. Vēl var teikt, ka ir arī tādas ļoti, ļoti lēni attīstojušās vietas un kopienas. Visi droši vien ir dzirdējuši par mūsu slutišķu sāģu, veccībnieku sāģu. Pilnīgi arī tukša klusa jau Daugavpils Hess būvēšanas iniciatīvas laikā gandrīz izdzenāta vieta, kopiena, kur aizved projām mājas un kur nojauc daudzas mājas, pamazām ar māksliniekiem, ar publicistiem, ar zinātniekiem sadarbojoties. Šī vieta ir kļuvusi populāra, tur pašlaik ir muzeja filiāli, tur pašlaik ir atgriežas arī iedzīvotāji ļoti lēnām, jo tā ir tiešām ļoti attāla vieta, ļoti pie pašas Daugavas krasta ar sliktu celiņu, kurš vienmēr izskalojās zīmā un tam līdzīgi, bet nāk ar vien vairāk cilvēku. Pašlaik tur ir piesaistījies uzņēmējs, kas nevis vēlās, bet ir izveidojis kempingu, un tur tagad ir laivu bāze, un, var sakot, viss lēnām notiek. Jā, tā kā tas ir tas, kas svarīgi, lai būtu kāds, kam degtu tā uguns acīs. Protams, arī mums ir jāsaka tā kā mums ir ļoti senas kopienas, arī šīs te pierobežas un ļoti tādas, var teikt, īpatnējas arī ar tā, kā jūs teicāt, ar nacionālo sastāvu, jo mums ir ļoti daudz, pierobežu, jā, poļi, lietuvieši, baltkrievi, krieviski runājoši cilvēki. Viņi ir ļoti piesaistīti savai vietai un reizēm ir ļoti atturīgi pret kaut kādām iniciatīvām, bet,
lēnām, jā. Lēnām ir jāpārāk. Šeit mazliet vēlētos papildināt tieši saskaņā ar mūsu šodienas tēmu, kas ir noturība. Kā, jo tu arī strādāji pašvaldības pusē kādu laiku, kā pašvaldība, kā tu mēģināji sasniegt šos cilvēkus? Jo bieži viņi nav tie, kas noteikti nāk uz publiski pasludinātiem pasākumiem Facebookā vai piedalās šādās fantastiskās sarunās, kas mums ir šodien. Jā. Kā jūs tikāt galā? Ir pagrūti, jā, jo vienmēr, kad, teiksim, kaut izsludina teritorijas plānojumu, apspriešanu un tam līdzīgi, tad var ilgi gaidīt, ka kāds tur nāks un kaut ko apspriedīs, jā. Protams, ir jāiet pie tiem cilvēkiem klāt, bet jābrauc, jārunā, jārēģē uz viņu mazajām vēlmēm, jo, tie cilvēkam kaut kas sāp, viņš tomēr ir atnācis, un viņam varbūt ir kaut kas pilnīgi nesaistīts ar pašvaldību. Nezinu, mednieki traucē, tur blakus šaudās vai kaut kas tam līdzīgs. Viņš ir jāklausās, jāuzklaus, un tur jau arī nāk tā sadarbība lēnā garā. Mums gan arī tiešām nāca ar iedzīvotāji, ja runā par to noturību un drošību un tam līdzīgi. Mums bija iedzīvotāji institīvas, kas ir saistīts tieši ar to un tieši ar ūdeņiem. Piemēram, Kraujas ciemā iedzīvotāji uztraucās, ka Daugava grauž viņiem krastu. Aha. Jā, Dolas salai ar šķiet bija tā tēma. Bija. Jā. Un Daugava grauž krastu, un tur tuvākās mājas, tur ir daudz dzīvokļu mājas, kas ir apdraudētas un kas var iekrist ūdenī. Būtībā samērojumā laikā diezgan. Un ir otrā krastā ir dārzkopības kooperatīvs, kur arī ir tāda pati ar mazā upīti, kas grauž krastu pamatīgi. Un ir aplūstošas teritorijas, un cilvēki nāk ar šīm savām sāpēm. Un šīs 3 nosauktās vietas ir pēc viņa institīvas un pēc pašvaldības atbalsta iekļuva šajā klimata atbalsta plānā, ar konkrētiem finansējumiem plānotiem un tam līdzīgi. Tāpat vēl nāk ar institīvu, piemēram, par invazīvu sugu izplatību. Jā. Cilvēki, kuriem ir kaimiņos latvāņu audzes, nāk un lūdzu pašvaldībai kaut ko darīt. Un, tas jādara, jā, ir biedrības, kas ir tieši uz ekoloģiju, uz dabas aizsardzību, un viņi paši cīnās un aicina tuvējos kaimiņus un pašvaldību cīnīt. Reflektējot par mūsu virstēm, pirms es lūkšu tālāk arī pakomentēt, Anspaka kungam ir kopīga lieta šeit, un šī ir šī tehnogēnā ietekme, jeb Latvenergo struktūras hesi, gan Daugavpils HES, gan Rīgas HES vienā un otrā vietā. Kā jūs risināt šo sadarbības jautājumu, vai sadarbība bija laba, un tas arī ir lielā mērā atkarīgs arī par noturību? Nenoliedzami tie ir svarīgi objekti. Latvenergo mums jau Daugavpils HES tomēr nav uzbūvēts. Bet arī netaisās. Visu laiku parādās šī iniciatīva, bet tāda nopietni nē. Nopietni nē. Latvenergo nē, šis nav šis gadījums, jā, bet šajā Kraujas ciema gadījumā tur ir tāda pamesta ēka, kas traucē. Skaidrs. Jā, bet tā pieder privātam. Bet upes tas hidroloģiskais režīms ļoti stipri neietekmē šai ziņā augštecē. Tur ir ietekme tiešām no bijušās sūkņu stacijas, kas ir pamesta pašlaik ēka. Hidrologi uzskata, ka tur ūdens tā diezgan strauji pagriežās un sit pret krastu, un tāpēc skalo ārā straujāk nekā tam vajadzētu notikt. Daugavpils HES ir tikai sapnis, bet Rīgas HES ir realitāte. Kā jūsu sadarbība veidojas ar šo? Šajā gadījumā jāņem vērā viena lieta, kas izskanēja jau iepriekšējā diskusijā. Tas ir stāsts par Dolas salu un arī Zirņu salas šo te krasta zonu. Šķiet, ka viņa šobrīd nav iekļauta attiecīgajā plānā, kas attiecās uz tieši Latvenergo ietekmes mazināšanu. Un tas ir darbs, kuru pašvaldība ir uzsākusi. Šobrīd vides inženieri ar to nodarbojas, lai iesniegtu visu papildus informāciju, kas ir nepieciešama. Un attiecīgi tad arī šī teritorijas daļa tad tiktu iekļauta šajā zonā, kuru tiek ietekmēta ar HES darbību. Jā. Es nezinu, kādēļ tas ir kādreiz plānojot, un kuram tas ir izkrītis ārā, bet tas vienkārši tā ir. Bet šobrīd mēs esam soli tuvāk tam, lai šo jautājumu vismaz iekļautu dienas kārtībā. Jo tā ietekme ir, to mēs visi zinām. Mēs zinām, ka tie krasti skalojas ārā, un tas pats notiek arī Salkalnē. Ir šīs atsevišķās vietas, to mēs zinām. Sadarbība ar Latvenergo, ja mēs par to runājam, mums ir diezgan laba.
galu galā mēs uz viņa zemes esam izveidojuši pludmali. Tas jau ir jānovērtē. Jā. Es domāju, ka tas ir vairāk jautājums par to sarunu. Nu, atkal tas ir stāsts par to sarunu. Un šeit šī sarunas jau ko redz pašvaldībā. Šeit jau mazliet kolēģi iezīmēja par to pašvaldības darbu. Kad nāk cilvēks un saka, mums vai nu vajag, vai mēs gribam, un pretī ir tās jūs, mēs, viņi un tā tālāk. Nav tā apziņa, ka es arī pārstāvu šo pašu kopienu, ka mēs esam kopā tajā kopienā. Un faktiski mēs runājam par kopējām lietām, kuras mums ir pamazām jārisina. Protams, ka visu reizē nekad nevar atrisināt, bet ir jānoliek malā. Jūs tur un mēs tur, un šo ir jānoliek nost. Ir jānāk uz godīgi atklāt sarunu, lai varētu rastos risinājumus kompromisu veidā, vai ilgtermiņā viņus atrast. Jā. Nu, tā. Un tā noturība un tālākā rīcība, viņa tik un tā būs saistīta ar to, kāda veida lēmumi tiks pieņemti un cik sistemātiski viņi pēc tam tiks realizēti. Jo ir pilnīgi bezjēdzīgi uzrakstīt plānu, kuram pēc tam neviens nepievērš nekādu uzmanību, vai arī kura realizācija tiek vienkārši atlikta. Un šeit, ja runājam ar kopienām un pārējo, tad tai iesaistē ir jābūt. Tā ir tā sabiedriskā balss. Jo te, kad viņam vajag, tad viņam bieži vien klusē. Tā kā tika pieminēta teritorijas apspriešanas jautājumi, teritorijas lokāla plānojuma vai detāla plānojuma apspriešana. Es varu pateikt atklāti. Mēs liekam avīzē, liekam Facebookā. Ļoti retos gadījumos. Tad, kad būvē kaut ko lielu, tad mēs saņemam kādu viedokli. Bet principā tā iesaiste jau ir pavisam niecīga. Un tas ir dabiski, tas ir normāli, tas ir cilvēciski, jo katru mūsu vairāk vai mazāk interesē tās lietas, kas mums ir tuvākas sirdī, tuvākas mājai, vietai, kur mēs dzīvojam. Bet ja mēs sanākam kopā un gribam risināt kaut ko lielāku, tad ir jāsanāk kopā. Sigmār, tagad lūkšu tevi pakomentēt, jo šī ir ļoti laba tēma par kopā sanākšanu un par to, kā mēs spējam mobilizēties. Varbūt arī kaut ko mazliet par Sēlijas salām, ja viņa pieredze ir palīdzējusi jums. Jā, tieši tā, sadzirdot Sēlijas salas, un to es savā 5 minūtē aizmirsu piebilst, kad mēs arī izmantojam viņu pieredzi, esam piesaistījuši, šķiet tas arī ir vienā projektā, kur tieši savus, mūsu tā kā Daugmales identitātes veidošanai, un primāri pat arī izkristalizēšanai, jo, ja mēs ņemam to vēsturisko mantojumu, tad viņš pat gadsimtiem ir ļoti dažāds. Tas, kas notika Pirmā pasaules karā uz Nāves salas, ja tajā brīdī patiet laikā vēl pussalas. Un savukārt mums ir arī Daugmales pilskalns, kas ir tur 12. 13. gadsimts, kur ir bijuši notikumi, par kuriem arī mazāk varbūt ir vēsturiskās lietas. Un tad tās Līves mūža un vēl visādas vēsturiskas lietas, kuras patiesībā pēc Hese ir izbeigušās, un pēc tam ir bijusi tāda, padomu laika kolhoznieciskā darbība. Un tad, kad mēs apzinājām, kas tad ir tas Daugmalietis un tā, varbūt nebija no tām senākām mājām, varbūt kuras nav tik tuvu pat Daugmalei un tā sanākuši cilvēki, bet mēs identificējām to, ka uz vienas vienas rokas vai 2 roku pirkstiem ir saskaitām tikai tie, kas tā kā paaudzēs ir daugmalieši. Ar saviem vecākiem vai vecvecākiem tur dzimuši un auguši. Jo tiešām, es pats esmu no 14. gada, bet tur tiešām daudz vai vairāk gadu 10, bet pamatā mēs esam visi ienācēji. Un tas nozīmē to, ka tādi, kādi mēs tur esam, tad mūsu pašu rokās ir šo identitāti veidot. To mēs nevaram izdarīt, ja mēs viņu, neaktualizējam, nemēģinam paši izprast, kas tas ir. Vēsturiskais konteksts, šodienas konteksts, intereses, vajadzības, arī vēl pat tāda kā Ķekavas novada ietvarā, ko mēs saprotam, mēs esam mazākais no pagastiem, tā kā starp pagastu, sevišķi Baldonē pienākot vēl klāt, tā kā starp pagastu identitātes meklējumi un nepazušana kā pašam malējākam, attālākajam, varbūt pat tukšākajam pagastam. Ja? Un tad tur šīs visas kombinācijas tādas veidojas kopā. Un
Jā, Sēlijas salas mums ļoti palīdzēja ar aktivitāti. Mēs gaidām viņa atgrieznisko saiti, un rudenī būs šīs aktivitātes turpinājumi. Deva padomu vai rosināja jūs kādai tālākai sadarbībai? Varbūt arī citām kopienām varētu būt interesanti, kā tās zināšanas ceļo, kā tā zināšana pārnes Nē, dāmas ir gudras. Makšķeri zīvi neviens tev rokā nedos. Tā ir makšķere, un tad, tā teikt, ķer pats to savu zīvi. Ja? Makšķere ir. Jā, protams. Griežot visu mūsu sarunu un pateicoties visiem par sākotnējām refleksijām, mums ir vēl nedaudz laika, lai parunātu tieši par noturības aspektu. Un viena lieta, ko Jolanta minēja, kas ir svarīgi arī domājot par noturību, gan kopienām, gan lai kādas tās būtu, vai kopienas, kas pulcējās ap ideju, vai kopienas, kas pulcējās ap vietu, noturības punkti. Un arī pieredze Ukrainā rāda, ka punkti ir svarīgi, kas tiek stiprināti, veidot, uzturēti. Kas šie punkti ir? Vietas, pakalpojumi, cilvēki. Kā jūsu kopienās ir ar to? Varbūt, Krist, kas ir noturības punkti tavā kopienā? Man jau šķiet, ka to noturību rada tie darbi, kas ir paveikti, un tās idejas, kas varētu būt, un kas vēl tiks realizētas, es pieļauju. Tas tā kā vairāk notur. Jolanta minēja noturības punktus, tikšanās vietas, pēc dievkalpojuma, piemēram, iniciatīva apmaiņas punkti, pasts, pakalpojumu sniegšanas vietas, doktorāts, varbūt kaut kas tāds. Kā Dūles salā ar to? Te ir muzejs, mēs to zinām, un paldies Inesei Kupšānei, direktorei par iespēju šeit sanākt, bet kas vēl ir Dūles salā? Uz ko jūs paļaujaties un ko jūs uzturat kā savus noturības punktus? Tas, ko es jau sākotnēji minēju, varbūt tāda, jo mēs arī esam maza kopiena, kas ir diezgan lielā teritorijā izkliedēta, un līdz ar to tāda kopā fiziska sanākšana varbūt tiešām ir uz tādiem, uz pasākumiem muzejā, kas ir mūsu tā kā centrālā vieta, ja? Bet tāda ikdienas paļaušanās un informācijas nodošana, viņi tiešām šobrīd balstās tādos sociālajos tīklos, WhatsApp grupās, kaut kādā sadarbībā starp kaimiņiem. Bet tas, kas liekas man kā iedzīvotājiem, un tieši Dūles salā, kur ir Rīgas HES blakus, un ja mēs runājam par kara stāvokli vai kaut kādiem notikumiem. Kinētiska kara darbība ir visiem prātā uzrunājums. Jā, un es teiktu tā, ka mums kā kopienai, man šķiet, ir ļoti daudz jautājumi par to, kā mums rīkoties, piemēram, krīzes gadījumā. Mums šādas informācijas nav. Un krīzes jau var būt arī dažādas. Jā, un es teiktu tā, ka te ir tas, atkal sadarbība ar pašvaldību. Ja, kurš nāk pie kura, vai mēs kā iedzīvotāji ejam uz pašvaldību un sakam, Klau, kas mums būtu jādara, vai jums ir kaut kāds plāns, vai arī pašvaldība nāk un saka, klausieties, mums ir plāns, un rekur, tad, kad kaut kas notiek, tad tie, kas jūs te gar krastu dzīvojat, jūsu rīcības algoritms ir sekojošs. Ja? Līdz ar to es teiktu tā, ka par to noturību mēs, protams, kā kopiena, mums bija viena tikšanās pagājušā gada pavasarī, kur tas sauklis bija, ka kaimiņš kaimiņu sargā. Ja? Mēs viens otru pieskatām. Ja? Mēs tajā pašā sociālajos tīklos, mēs Facebook grupu izmantojam ļoti daudz šajā informācijas apmaiņā. Bet tieši tā sadarbība ar pašvaldību, te ir tas jautājums. Tad kurš nāk pie kura un kādā veidā šī informācija tālāk tiek nodota? Jā, Dūles salas noturības punkti, tā tad ir cilvēki. Varbūt Anspa kungs, jūs vēlētos atbildēt, pēc tam Zigmāram vārds. Jā, ja mēs runājam par šīm lietām, kas saistīts ar civilo aizsardzību un tajā skaitā civilo aizsardzību militāra iebrukuma gadījumā, tad jāsaka tā, ka mājaslapā ir publicēts civilās aizsardzības plāns, viņam ir jābūt. Viņš ne pārāk sen tika arī apstiprināts. Viņi diezgan ilgi izstrādāja sadarbībā, protams, arī ar NBS un citiem dienestiem. Jā. Viena daļa no viņa, protams, ir ierobežotas pieejamības informācija. Un to, diemžēl, uzzināt nevarēs. Bet attiecībā uz to, kas un kā jārīkojas, šāda informācija ir mājaslapā civilās aizsardzības plānā, ja mēs runājam par to, kā ir. Bet šobrīd ir arī tā, ka ir izmaiņas arī domas struktūrā nedaudz saistībā ar civilās aizsardzības speciālistu. Pavisam tādas sadzīviskas lietas sāku stāstīt. Un plānots ir arī tas, ka būs atsevišķas mācības vai atsevišķas lekcijas, kuru laikā tiks skaidrots tas papildus vēl iedzīvotājiem. Jā. Jo jāsaka tā, ka, lai kā mēs gribētu paredzēt visus notikumus, arī tajā skaitā civilās aizsardzības plānos, dzīve ir dzīve.
Mēs redzējām civilās aizsardzības plānu un to, kas notika plūdos Pļauņa Jēkabpils novadā. Un ir skaidrs, ka šajos gadījumos jābūt vienkārši zinošiem, prasmīgiem cilvēkiem, kas ātri spēj reaģēt uz vietas un zina, kur ir resursi nepieciešamie. Jā. Pilnīgi skaidru atbildi izlasot plānu, kā būs, neviens tāpat nevarēs jums iedot no tāda viedokļa. Bet mēs noteikti vairāk plašāk šo informāciju izplatīsim, tajā skaitā arī sociālos tīklos, jo ir jau tā, ka mēs kā pašvaldība arī tāds viens, kā saka, līdzīgi kā cilvēks. Ja nevienu neinteresē, tad nav jau jēgas visu arī, kā saka, likt to informāciju iekšā vai īpašā veidā to akcentēt. Jā. Tā kā vienmēr ir kādi jautājumi, tad jau ir jāraksta vai jāpalūst tā informācija. Jo galu galā mēs dzīvojam telefonos. Tas ir minūtes jautājums, kad tu uzsit mazu e-pastu un nospied sūtīt. Domājams, ka vienam otru telefons jums ir. Jo krīzē svarīgākais šķiet ir, kam mēs varam piezvanīt un kurš šo telefonu mums cels. Zigmār, komentāri. Jā, noturība man patiesībā saistās ar kopumā ar vērtībām, jā, kuras ir. Tad šādas kopienas viņas arī veido un rada uz vietas. Jā, tas būtu tādā aspektā, bet ja mēs runājam par tādiem krīzes un tam līdzīgiem lietām un elementiem, tad, protams, mums arī ir plašāk Daugavpils WhatsApp grupa un mēs tur pieskatām gan primāri klejojošas suņas, kas ir nedaudz smieklīgi, bet tomēr. Bet otra lieta pieskatām arī tos klejojošos baltos un citādākos busiņus un vēl jocīgas mašīnas, kas arī klejo un lūra pāri žogiem un tam līdzīgi, kas tomēr bija būtiski lieta. Mums tādas zādzības arī notikās un tam līdzīgi. Tas ir mazākais. Bet mēs arī izmantojām iespēju, es pats biju un vēl viens pārstāvs no Darām Daugmalē, izmantojām iespēju vienā projektā tādā kā apmācība jau piedalīties. Bija Rīgā ar ugunsdzēsības šo dienestu vadīt arī tādu kā apmācību un izspēlējām tādas tā kā situācijas. Kā jūs uzzinājāt par šādu iespēju? Kaut kur vai caur domu un caur šo iekšējo Darām Daugmalē informāciju atnāca, un tad jau tikai atliek, kā lai saka, kā jāpieceļ dibens. Bet tad atgriezniskā saite bija, ka mēs kādā no Darām Daugmalē sapulcē stāstījām, vai pat nedaudz plašāk par to, ko mēs tur apgājām. Tas scenārijs bija apmēram tāds, ka ja no austrumu puses nāktu bēgļi, un tad viņi ir ātri un dinamiski jāizvieto un tam līdzīgi. Un, protams, mums ir mūsu Daugavpils multifunkcionālais centrs, skola un tam līdzīgi tā infrastruktūra, bet tad arī attiecīgi, ko darīt dienesti, ko darīt mēs, un jau tādas, tā kā paspēlējāmies jau ar tādiem scenārijiem. Un kas bija būtiskākais, protams, kad ir sabiedrībā mūsu ietvarā ir šie cilvēki, kuri ir gatavi nākt un brīvprātīgi un aktīvi darboties. Jolanta, kā tagad, kad ir dzirdēts, ko ir teikuši pārējie dalībnieki paneļi, kā jūsu situācija atšķirās un kā jūs tiekat galā ar šo, kā jūs uzzināt, vai jūs jūtaties kaut kādā mērā gatavi, kādi ir jūsu noturības punkti? Laikam nekas unikāls arī nav. Varbūt mazāk tiešām šis interneta resurs, bet tad arī tiek izmantot. Jo regulāri kaut kādās Facebook grupās mums jau arī, mums ir atšķirība. Mums ir NATO bāze, kur regulāri Apsveic. kaut ko šauj un Kas lido. jādara? Un tam līdzīgi Meža Mackeviča. Visu laiku pilsētā ir kaut kāds fons, un kāds vienmēr, bet arvien mazāk uztraucās, kas atkal lido, un kas atkal šauj, un kāpēc brauc mašīnas ar zeldātiņiem. Bet tie noturības punkti tieši, uz ko paļaujās kopiena, vai tās ir vietas, vai cilvēki, vai kaut kādas grupas cilvēku, vai? Domāju, Kas ka tas ir? visvairāk tomēr uz cilvēkiem, jo, jā, vienmēr. 19. gadā, kad mēs veidojām aptauju ar visu daugavpilsiešu kopienām par ekonomisko aktivitāti, es atceros, ka Augšdaugavas ļaudis visvairāk teica, ka viņus satrauc sociālo pakalpojumu tīkla mazināšanās, ka nav bankomāti, nav doktorāti, tas viss iet ārā, jau arī aptiekas šķiet tūlīt vairs nebūs. Kas notiek ar šo, vai situācija ir uzlabojusies, un, ja nē, kā kopienas to kompensē? Nē, protams, jo cilvēki nekļūst vairāk, un arī pakalpojumi tātad arī kļūst mazāk. Protams, kā kurš tur risina to situāciju, jā, bet tas ir sāpīgi, jā, šīs te bankomātu problēmas, pasts mums ir atstājis diezgan stipri. Īpaši Daugavas kreiso krastu ir ļoti atstājis pasts.
Vienu brīdi vēl bija tāda mobilā pasta busiņš, kurš braukāja, bet tagad arī jau vairs neredz. Un kā ir ar to, ko saka bieži mēs Pierīgā dzirdam argumentu, te visu var izdarīt internetā, jums nevajag šos pakalpojumus. Kā ar to? Kāda ir reālā situācija? Vecākiem cilvēkiem ir problēma, protams. Jā, nu, protams, ir pašvaldības biblioteka, kur bibliotekārs palīdz, bet viņam vēl ir vēl jāaizkļūst līdz tā bibliotekai. Tā kā, nu, jā, nu, ir tādi vēl ļoti labi turās mūsu skolas vidusskolas. Arī kā nu, tādi atbalsta punkti. Jo nu, pēc izglītības ministrijas pētījuma vajadzēja vispār jau slēgt lielāko daļu, bet nu, tomēr nu, tas process nenotiek tik ātri, kā izglītības ministrijā gribētu. Bet tad ar šiem cilvēkiem, kur strādā vai nu pašvaldībās vai valsts struktūrās, tomēr tu teiktu, ka Augšdaugavas kopienas grupējas tās tie resursi. Turās, jo vienmēr tā kā, ja kaut kas, tad var piezvanīt pagastu priekšniecei un kaut ko tam, nu, vai kādam, vai nezinu, mežzinim vai tam līdzīgi. Jā, bet šis un arī tā atkarība no tādiem internet sakariem, pat telefonu sakariem, nu, ja būs nopietna krīze, mums nebūs nekā. Jo zinot, piemēram, no Ukrainas situāciju, tur bija reģioni, kur nebija nekāda sakara. Vienkārši fiziski nebija, pat telefonu nebija. Un vai jūs ir sasniegušas kādas izspēles vai modelēšanas darbnīcas vai jebkas, kas palīdzētu kopienām šo risināt? Ir bijuši pasākumi, jā, kas to māca risināt. Bet, un tam ir bijusi jēga? Nē, jo apmeklējums, protams, bija ļoti, ļoti mazs. Tātad faktiski jūs nesasniedzat šo mērķu auditoriju, par ko mēs runājam sākumā, kas krieviski runājošie cilvēki pierobežas iedzīvotāji. Nē, ļoti maz bija. Tieši pašās pierobežas brauca ļoti augsta līmeņa NBS vadītāji un bijušie, nu, teiksim, vadītāji. Ļoti maz cilvēku atnāca. Diskusijas noslēgumā un arī rosinot auditoriju uz jautājumiem. Paldies visiem, kas pavada ar mums laiku šajā brīnišķīgajā dienā, skaistajā Daugavas muzejā, uz kur obligāti katram ir šovasar jāatbrauc. Un kas ir mūsu biedrības VV Ūdensmala attīstība LV, Ūdensmals LV mītnes vieta šobrīd un tikšanās vieta. Draugi, 4 mēnešus atpakaļ es speciāli saku šo laiku, jo mūsu pasaule mainās tik strauji, ka jebkas, kas, piemēram, bija pirms 22. gada februāri jau vairs nešķiet dzīves vai aktīvs, un tāpat mēs runājam par pirms pandēmijas laiku un pēc pandēmijas laiku, bet 4 mēnešus atpakaļ vēsturnieks Yuval Noah Harari, kur jūs iespējams zinat, uzstājoties Kembridžā, komentēja par džungļu likumu, un viņš teica tā: tā sauktie realisti, saka Yuvals Noah Harari, uzskata, ka vienīgā realitāte ir vara un dzinējspēks ir konkurence. Tomēr viņš saka, tas ir tāds šaurs skats gan uz cilvēku sabiedrību, gan uz džungļu likumu, kur aci pret aci, zobu pret zobu. Jo itin viss džungļos ir sarežģīta, savstarpēji atkarīgu ekosistēmu, miedarbība un sadarbība, kur viss ir nemitīgi dzīvs, aug un attīstās, pilnveidojas atkarībā no izaicinājumiem un stresiem, ar kuriem ekosistēmām ir jāsadzīvo. Godājumie runātāji, iedodiet savu redzējumu no augsta torņa tuvākajiem 5 gadiem. Kā pasaulē, kurā visi jūs klausa, un kā pasaulē, kurā visi dara, kā jums šķiet pareizi, izskatās un sadarbojās un strādā Latvijas kopienas. Un sāksim ar mūsu namamāti, simbolisko Doles sala. Lūdzu, Rita Sprindžuka. 5 gadi. Es teiktu, ka, ja es skatos uz tādu mūsu kopienu, tad mūsu tas lielais jautājums ir vienoties par, ko jau varbūt Daugmala ir izdarījusi, par to, kas tad ir tā mūsu identitāte, kas mēs esam kā kopiena, un tam apkārt būvēt tās savas vajadzības, nepieciešamības, sadarbības, gan savstarpējas. Un, man liekas, ļoti skaisti Covid laiks parādīja,
ka Dolsala ir par sadarbību starp kaimiņiem. Jo principā, ja mums aiztaisītu pie Hesa uzlikt šlagbaumu un mums nevienu nelaist ārā, mēs izdzīvotu. Mums ir olas, mums ir piens, mēs izdzīvotu. Ja? Mēs būtu ļoti pašpietiekama kopiena kā tāda. Ja? Nu, tā kā, Resursu kartēšana ir notikusi. jā, un mums tā sadarbība, es domāju, ka tas ir tas, uz ko mums arī ir jābalstās, kas ir tā mūsu identitāte un kā mēs viens otru papildinot varam augt un dabūt to, ko mēs katrs šeit arī Dolsalā meklējam. Ceļamies ātri pārdaugāja Kristis Traume. 5 gadi manā skatījumā diezgan ilgs termiņš, tāpēc es domāju, ka vienkārši ir jāturpina darboties, ir jārada idejas un jāizglīto citas biedrības un cilvēki. Jānodrošina zināšanu pārnes un dažreiz vienkārši jāizdara darbs, kas ir deguna galā, kā Kristis vienmēr saka. Paldies. Jolanta. Jā, 5 gadi tiešām ir zināms laiks, bet paskrien ātri. Jā, ļoti ātri. Es arī teiktu, jāturpina darīt tas, kas ir labs. Jāatbalsta viens otru, teiksim. Tas, nevis ko tas atkal trakais tur grib, bet lai viņš grib. Atbalsts līderim, kurš tajā brīdī ir uzņēmies tā kā atbildību par kādu procesu. Jā, atbalsts līderim, atbalsts tam aktīvajam un tam gribētājam, kas vēl kaut ko grib un kaut kur grib virzīties. Jā. Bet varbūt arī atļaušana pēc darba pabeigšanas nodot to tālāk citam. Tas, protams, jā. Jo ne jau tikai līderis dara. Jo mēs zinām ļoti labi, ka kopienās bieži vien ir tā, ka mēs skrienam to sprintu un tad vienā brīdī šķiet, gan pietiek, gan vairs nevaru. Dažādu apstākļu dēļ. Jā, tieši tāpēc tā ilgtspēja, kā to risināt. Svarīgais ir tā identitāte, ko pieņem vairāki. Tas, manuprāt, ir saskaņā ļoti skaisti arī ar iepriekšējās grupas vienu no izteikumiem, kur es sev piefiksēju. Skaisti ir tā, kā ir. Tad jautājums ir, kā tad ir? Zigmārs Brunels. Man šķiet, ka mēs pamazām, nemanām, bet pamazām apaugam ar jaunas mājas, jaunu ienācēju. Tam līdzīgi mēs varam pavērot, kāda ir procesa jaunmārup, ka tur tā teikt kļūst arvien biezāk un biezāk. Tāpēc svarīgi būtu noteikti tās iestrādes, tās iniciatīvas un identitātes apliecinājums, kuri mums ir, viņus tā kā stabilizēt un noturēt. Tātad demonstrējot, ka šāda identitāte ir, nāks iekšā visā cilvēki, kuriem ir svarīgi tikai, tā teikt, savi 2500 kvadrātmetri vai tam līdzīgi. Bet, gan jau parādīsies vēl kādi trakie, kas varbūt nāks ar vēl kaut kādām jaunām idejām. Mēs jau to tā kā nezinām. Jautājums ir par miedarbīgu šo akceptēšanu. Vēlreiz apsveicu Darām Daugmalē ar jūsu lielo darbu un ar jubileju, un ar gada jubileju, un ar Nāves jubileju. Un tie, kas vēl nav izdomājuši, ko viņi darīs šovakar, lūdzu dodieties visu uz Nāves salu, celieties pāri ar drošu transportu, nokļūstiet Nāves salā, piedzīvojiet visu, kas Nāves salē sakāms un darāms, kā arī atceramies, ka Daugavas muzejā visu dienas gaitā līdz pat vakaram var pievienoties uz saviesīgu programmu, palienas izklaidēm, stāstnieku vakaru un daudz ko citu. Sarunu noslēdzot, gribētu vaicāt pēc helikoptera redzējumu Salaspils novads priekšstādātājam Raivim Anspakam. Jūs esat uzklausījis tagad ar visu, ko citi saka. Jūsu vārds. Jā, paldies. Tie 5 gadi, tas tāds ir kā ilgs laiks, bet patiesībā jau niecīgs tas laika posms jau vien ir. Ja mēs runājam par kopienām, es domāju, ka viņas kļūst tikai stiprākas. Un man jāsaka tā, tas notikumi karš Ukrainā, kas izraisīja vispārēju vērtību pārskatīšanu, vērtību krīzi, gan pie mums, gan Ukrainā, gan vispār pasaulē. Tas jau turpināsies. Un šobrīd mēs jau to identitāti meklējam, mēs meklējam viņu it kā caur vietām, bet man jau gribētos, lai mēs to identitāti atrastu tajās vērtībās, kas mūs vieno. Un katrā kopienā varbūt viņas ir nedaudz citas, un uz kādu no tām mēs liekam lielāku uzsvaru. Bet es gribētu, lai mēs domātu par vērtībām, nevis tikai par lietām un vietām. Un tad mēs droši vien varēsim arī to otro soli spēt, kad radīsies tā īstā identitāte, mēs atradīsim tā simbolu un varbūt viņu tajā vietā arī noliksim. Jā. Es domāju, ka mums jādomā par vērtībām šobrīd. Tā identitāte nāks. Ja būs kopīgas vērtības, viņa būs. Paldies! Paldies panelistiem. Vēsturnieks Gins Apals kādā sarunā reiz minēja, ka Daugava gluži reāli varētu būt arī Latvijas valstiskuma vektors.
Jo no tā punkta Rīgā pa to Daugavu tie kultūras nesēji vai vienotības nesēji vai sava veida iekarotāji, tie arī kustēja pa tām ziemām, ka ūdens bija aizsals. Un Gins noteikti teiks, nevajag man šeit citēt šobrīd, bet mēs esam Daugavas krastos. Un mēs esam katrs viens daugavietis šeit. Pēc vērtības, pēc pārliecības. 2019. gadā mēs tā arī neatklājām kopīgo daugaviešu identitāti, jo garu gadu gaitā Daugava vairāk šķīrusi, nevienojusi. Un tā kā pa vidu, kā mezgliņi, kā atmiņas ir iesiet hesi. Bet tā sajūta ir, ka tā identitāte ir. Un tieši kā Anspaka kungs teica, ir notikumi un tādas izmaiņas mūsu kopīgajā ekosistēmā, kas liek to meklēt atkal. Es novēlu mums meklēt ātri, atrast vienam otru, pateicībā paneļa dalībniekiem, uzrunājiet viņus, kompetenci, ko šī cilvēki ir sakrājuši un darbu, ko ir darījuši, ir masīva. Paldies! Un tiekamies Daugavas muzejā un tiekamies Nāves salā šovakar. Brauciet šurp! Sandra Zilberta, www.ūdensmals.lv. Paldies! Lūdzu! Ir jautājumi. Ļoti labi. Tad panelis ir labi pastrādājis. Ļoti Ir jau labi. rinda. Labdien! Es pārstāvu Dārziņu iedzīvotāju biedrību, kas ir Rīgas teritorijā. Man ir jautājums tāds Anspaka kungam. Mēs esam domē pie jums jau vērsusies pagājušā gada 2 vēstulēm par to, ka mums ir tāda situācija, kad Daugavas krasts daudz viet pieder Salaspilī. Un šī vieta netiek kopta. Mēs ļoti labi saprotam to, ka tur nedzīvo jūsu nodokļu maksātāji, bet mēs gribējām saņemt arī kaut kādu rīcību, bet nesaņēmām. Tāpēc mums ir jautājums, kā mēs kopīgi varētu sadarboties, lai šo situāciju atrisinātu. Jo mēs kā Rīgas apkaime nevaram uzrakstīt projektu Rīgai, jo tā ir pašvaldības zeme. Un atkal otrādāk nevaram vērsties jūsu pašvaldībā ar projektiem. To mēs varam atrisināt jautājumu un jāizzina par šo situāciju. Es gan zinu, ka tur tika konstatēta kaut kāda putnu līgzdošana, bet tas, protams, ir pārbaudāma lieta. Jā. Bet, ja runājam par šo piekrasti, es teiktu tā, ka jums jāvērš savā pašvaldībā. Tas jau nekas, ka tā zeme pieder mums. Starp 2 pašvaldībām mēs varam panākt vienošanos un nodot Rīgas pašvaldībai, kura tad par jūsu, samaksātajiem nodokļiem arī var labiekārtot un uzturēt šo pašvaldībai, Salaspils pašvaldībai piederošo daļu. Jo jāsaka jau kā ir, tā ir taisnība, nodokļu maksātāja nauda ir nodokļu maksātāja nauda, un viņai jāpaliek tur, kur tas nodoklis ir samaksāts. Un, diemžēl, tā kā Dārziņa nav Salaspils teritorija, bet varētu būt, tad, protams, ir tā kā ir. Bet šis ir risināms jautājums, un tā var būt kopīga vēstule. Dārziņa kādreiz bija Salaspils teritorijā. Redziet, kā ir. Es jau varu skatīties tikai esošajām administratīvajām robežām. Jā. Tieši tā, labi, paldies. Paldies jums par jautājumu. Iespējams, ka ir iespējama arī kāda sadarbība starp pašvaldībām. Konkrēti jautājumi neaizliedz. Tas ir jautājums tikai par to, vai ir tiešām tāda vēlme, vai arī, un vai tam ir ilgtspēja. Jāsaka jau kā ir. Jo vienu dienu nopļaut zāli jau nav nekas traks jautājums, vai kāds tur tālāk kaut ko uzturēs. Jo tradīcija ir vienkārši. Pašvaldība sakārto, paiet 1 gads, un tur atkal ir šausmu lietas. Un tās ir lietas, kurām, diemžēl, ir tas rada to piesardzību arī no pašvaldības puses. Jā. Lūdzu. Man nebūs jautājums. Jautājumu man būtu daudz, bet tie gan jau izskanēs no citiem aktualitātes, ko es nojaušu. Bet man viens papildinājums pie tā, ka jūs meklējāt punktus, kur cilvēkiem satikties, kas ir tie tikšanās atbalsta punkti, bet jūs aizmirsāt, un tas ir Dolei ļoti svarīgs punkts, kapsēta. Tas nav sarkasms. Patiesībā Dolei rītai kapu svētki, starp citu. Un kapsētu un kapu tradīcija un kapu svētku tradīcija ir ārkārtīgi spēcīga un kopienu ļoti vienojoša vieta. Kapu svētki ir daudzas atklātnes, kā te Doles kapos ir viņi notikuši un pulcējušies kaimiņi, kopā vairākas dzimtas sasēdušies, atvēruši alus muciņu un pat beigās varbūt balli uzrīkojuši. Bet ne par to es. Bet Dolei sāpīgākais jautājums ir tas, ka pagājušajā gadā vai aizpagājušajā gadā
kapsētu slēdza. Tur ir daudz sāpju apglabāts varbūt, bet vēl vairāk ir sāpes, ko es esmu piedzīvojusi no te vietējiem iedzīvotājiem, kas netiek vairs tai kapsētā. Un tā pārpalikusī atraitne nevar aizkūņoties tur līdz Tilderu kapiem un kaut kur tajā plašajā smiltājā sameklēt savu kungu, kurš tur dus. Viņa ir visu laiku nemierā, ka viņa nav kas to puķītis uzliek un nav kas to ūdeni uzliek. Bet šeit Doles kapos ir nezinu kādu iemeslu pēc. Es gan saprotu, tāpēc, ka kapu uzraudze bija apslimusi un varbūt bija problēmas Salaspilī komunālajiem dienestam vai kas par to atbildīgs nodrošināt. Un šeit nevar vairs dabūt kapu vietu. Tie, kas te Dolē dzīvo, var, protams, tā kā agrāk dolenieši pārsvarā bija Kiekavā pie Doles baznīcas un cēlās. Tagad tur vietas, ja vairs nav vietu, ienācēji jauno tur nedabūs tās kapu vietas vai kā. Bet tur var par naudu nopirkt, bet te Dolē šajos mazajos kapos arī par naudu nenopirksi. Un ticiet man, tas nav nebūtisks jautājums. Ir svarīgi, kā mēs šai pasaulē ienākam, kā mēs to savu laiku šeit vadām un arī kā mēs no šīs pasaules izējam. Paldies jums par viedokli un ka teicāt savu vārdu. Vai ir kādam vēl kaut kas uz sirds, ko gribas pavaicāt vai pateikt? Par apbūvētām solāžām. Solāžu skansti? Solāžu. Nevarēšu jums atbildēt šajā brīdī, jo tas jautājums droši vien jāuzdod būvvaldei. Jo, redziet, es tiešām nevarēšu šobrīd pateikt. Jo būvatļauju izsniedz būvvalde. Es informēšu būvvaldi, lai veic pārbaudi, jo šīs lietas nav manā kontrolē, ja, bet informēt vajag uzreiz zvanīt uz būvvaldi vai uz pašvaldību vienalga tālāk, lai informācija aiziet, jo tad brauks būvinspektors un pārbaudīs. Otra lieta, ja pašam ir tādas spējas lietot, tad ir būvniecības informācijas, ja BIS sistēma pieejama visiem un publiski var apstīties, vai tur ir izdot būvatļauju konkrētajā vietā. Tā, jautājums par Tauvas joslu, kamēr mikrofons dodas pie jautātāja, lūdzu. Tauvas joslas sāpīgā tēma. Vietējie cīnās ar buņģiņām un končikiem, ja tā var izteikties primitīvi. Bet ko darīt? Kā informēt turistus, ka tomēr ir privāts īpašnieks, kas rūpējās par saviem Daugavas krastiem, kas regulāri, starp citu, arī pazūd Daugavas upē? Šeit vēlos padalīties ar pieredzi, pirms iespējams Anspaka kungs arī teiks vēl kādu savu vārdu. Mūsu biedrība, kā jau Kristis Traumis stāstīja, uztura 2 krastus, ko mēs ieguvām, paņēmām īrē no Ķekavas novada pašvaldības un apsaimniekojām ar līderu projektu palīdzību, izbūvējām tos pieejamus ūdens sportistiem, peldētājiem, vietējām kopienām. Nu, ir tā, ka mēs viņus arī kopjam un tīram un rosinām vietējās kopienas cilvēks, kas tur dzīvo blakus. Vienam krastam es pati dzīvoju blakus, citām krastam nē. Tomēr uzraudzīt šo te. Tas ir arī darbs ar tiem cilvēkiem, kas tur ir blakus. Bet, lai mēs varētu teikt, ka vienā brīdī tur kā uz burvju mājienu pazūd šie atkritumi, nu tā nav. Bet ko mēs droši varam teikt, ka lēnām cilvēki iemācās paņemt visu sev līdzi. Jā, tad runātāja saka, ka tāpat jau ir noslodze ar savu īpašumu kopšanu un ir šī te ūdens mala, kur Tauvas joslā publiski var katrs staigāt. Varbūt vienkārši dats papildinot. Doles salā, man liekas, lielākā problēma ir tā, ka Doles sala Salaspils novadā tiek pasniegta kā turisma objekts. Galamērķis. Un tad, kad turisti šeit braucot uz salu, viņa uztvere ir, ka es tikšu pie Daugavas. Cik mums ir vietas Doles salā, kur publiski pieiet Daugavai? 1 šeit, muzejā. Un
tas, kas notiek ar visiem pārējiem turistiem, kas brauc apkārt Dolsalai un meklē šo piekļuvi, tad vienīgais veids, kā piekļūt pie Daugavas, ir caur privātu īpašumu, kas tagad ir tas nākamais jautājums par šo Tauvas joslu, jo cilvēki uzskata, ka Tauvas josla ir publiska vieta, pie kuras drīkst piekļūt, ejot cauri īpašumam, kas nav taisnība. Un te ir jautājums par skaidrojošo darbu. Tauvas josla ir paredzēta tiem, kas no upes, ja ir krīzes situācija, viņiem ir tiesības šo Tauvas joslu izmantot. Un tad ir jautājums, cik daudz var mēs kā iedzīvotāji darīt, jo mums ir tiešām ar katru turistu šis jāskaidro pa lielam, cik daudz to var darīt pašvaldība, cik daudz to var darīt valsts un, biedrības, tiešām šo skaidrojošo darbu, bet Tauvas joslas, tas juridiskais, tā ir viena lieta, bet otra, ņemot vērā, ka mums ir Latvenergo un HES, kurš ūdens ila augšā lejā, tad kur šī Tauvas josla sākas un kur viņa beidzas, kur ir šie 2 metri? Tas ir vēl viens jautājums, kas ir, ko mēs sev uzdodam. Ja? Kas tad ir šie 2 metri? Iedzeniet stabiņu un parādiet. Tad, kad ūdens lejā ir 2 metri vai tad, kad ūdens ir augšā un vēl tad ir 2 metri. Un ja šie 2 metri ir aizauguši ar niedrēm, un tas cilvēks ir atnācis nosacīti pa šo Tauvas joslu līdz manam īpašumam, tad viņš iet pa to manu nopļauto pļaviņu un tur uzturās, jo tā ir Tauvas josla, vai viņš iet pa tiem 2 metriem pa tām niedrēm. Šeit ir ļoti, man liekas, Latvija ir ūdeņu zeme mums, un tas nav tikai par Daugavas stāsts. Tas ir stāsts, es domāju, arī gan ap ezeriem un citām upēm. Tā kā šis ir tāds ļoti sāpīgs jautājums, kas mums ir kā biedrībai. Atkal varu mazliet komentēt, turpināt jūsu domu un iesākto un teikto, ka, protams, Anspakungs var arī teikt savu vārdu šeit, bet man šķiet, ka neviena pašvaldība nevar izglītojošo darbu tik labi aizsniegt konkrēto turistu, kurš savu kāju ir nolicis uz Tauvas joslu. Kā tas saimnieks, kurš tur ir blakus, kurš pienāk un pasaka, labdien, vai jums ir sapratne, kā mēs te kopā lietojam šo te, un kas ir nepieciešams. Un nepieciešams ir pirmkārt paņemt visu sev līdzi, otrkārt uzmanīt savus suņus turēt saitēs, treškārt šeit sākās man teritorija, jūs varat iet te, bet tur nē. Varbūt, ka ir palīdzīgi šādu informāciju izlikt arī kādā vizuāli uzskatāmā zīmē, tur, kur HES palaistie ūdeņi to nenorauj. Bet mūsu krastos tas darbojas samērā labi. Vai ir vēl kāds jautājums? Ir sadzirdēts. Jā, Doles sala kļūstot aizvien interesantāk, un šeit jau arī noteikti Daugavas muzeja ļaudīm būs ko teikt par to, kas notika, kad viņi tapa par negaidītu turismu galamērķi pandēmijas laikā, kā tuvējais galamērķis. Varbūt kādam no panelistiem ir vēl kas sakāms par šo. Es varbūt mazliet par tām aizsargu joslām. Ir taisnība, likums jau nosaka, ko konkrēti drīkst darīt Tauvas joslā. Un jāsaka tā, ka, lai arī tas likumā noteiktais skaidrojums ir diezgan plašs, viņu nav paredzēts tulkot no tā juridiskā viedokļa paplašināt. Ja tur ir teiks, ka tu vari izmantot Tauvas joslu, lai pārvietotos, tad priekš tā arī viņi izmanto. Tas nav domāts iekurināt ugunskura, uzvārīt zupu un uzrīkot pikniku. Jā. Tā ir lieta, kura, protams, ir jautājums par šo skaidrojošo lietu un būšanu. Bet tā pamatlieta, ko es jau minēju pašā sākumā, šķiet, tad, kad tu aizēji svešā īpašumā, tas ir tāpat kā ienākt svešā mājas pagalmā. Tas ir pieklājības audzināšanas jautājums. Es nedomāju, ka mēs juridiskā formā varētu noformulēt, kas ir atļauts un kas nav atļauts. Tā ir vienkārši elementāra pieklājība, pieejot svešā mājā. Un tad, ja tev atnāk īpašnieks un saka, ziniet, man šodien šeit ir dzimšanas dienas svinības, un es nevēlos, lai šeit būtu sveši cilvēki tuvumā, tad respektē to un ej prom. Es nedomāju, ka tur ir cita atbilde. Tas ir tikai izglītošanas jautājums. Protams, es to saprotu, bet ja jums gadās tāds, kurš negrib iet prom, vai viņš uzvedas, kā sīvains, zvaniet pašvaldības policijai. Tas ir vienīgais veids, kā to darīt, jo nav citu līdzekļu. Šādu līdzekļu vienkārši nav. Vai ir vēl kāds tāds jautājums vai bāža, kurš šim panelim būtu uzrunājams un mūsu domas šajā jautājumā jums būtu interesants? Jo, ja nav, tad šķiet, ka mums arī vajadzētu beigt. Vēlreiz atgādinu,
par to viesošanos Daugavas muzejā, kas ir šovakar iespējami vēl visu vakaru. Laiks ir brīnišķīgs. Rīt sola, vētra un lietu. Brauciet šurp un apmeklējiet Nāves salu. Droši pārceļoties pāri, piedzīvojiet šogad Nāves salas šovakar, Nāves salas 100-gadas svinības. Paldies manam panelim. Pateicos par jūsu ieguldījumu šajā nepavisam nevienkāršajā tēmā. Paldies visiem, kas mūs vēroja internetā. Paldies visiem, kas piedalījās sarunā klātienē. Mans vārds Sandra Zilberta. Tiekamies nākošajā sarunā. Paldies! Paldies! Paldies.